Esi sveicināts, ūdensvīri! Skatīsimies jūlija mēnesi tavai horoskopu zīmē un parunāsim par šo kustību, kas no tāda stāra vai virziena, kas ir vērsts uz darbu un uz veselības jautājumiem, pārvirzās uz attiecībām un emocionālo tuvību. Svarīgi būs pārskatīt, kā tu iegūti savu laiku šajā mēnesī un savu enerģiju, kas tavā dzīvē ir patiešām svarīgs, vai tas ir darbs, vai veselības jautājumi, vai rūpes par sev tuvajiem cilvēkiem, kas ir apkārt, dzīvniekiem, augiem, vai tās ir attiecības ar klientiem, attiecības ar taviem darba kolēģiem. Un īpaši svarīgi tas būs saskroties ar retrogrādajiem procesiem, kas vienmēr mūs ved atpakaļ, kaut ko pārdomāt, kaut ko izprast. Un tātad pieņemt priekš sevis kaut kādu zināšanai, kaut kādus tātad atklāsmes. Parunāsim par darbu un par karjeru. Šeit galvenie aspekti tātad mums ir saistīti ar Sauli, kura mums līdz 22. jūlijam ir Vēzī. Un tāpēc Saule šeit izgaismo tavu ikdienas darbu, tavus veselības ieradumus un tavu kārtības mīlestību. Var nākties šeit uzņemties kaut kādus pienākumus, šeit tu vari būt atbildīgs un galvenais cilvēks savu mājdzīvnieku dzīvē un rūpēties arī par saviem augiem tu šeit vari. Un tātad darīt savu darbu, ienest tajā kaut kādu ģimenisku atmosfēru. Un no 23. datuma tā uzmanība tev pārslēgsies uz attiecībām, uz profesionālām attiecībām. Šeit var notikt kaut kāda līguma slēgšana, darbs ar klientiem un patīkamu kaut kādu klientu arī klātbūtne, varbūt arī konkurence tur var parādīties. Katram tas var izpausties dažādi, bet tātad ir skaidrs, ka šeit tā uzmanība enerģija tiek pārvirzīta. Merkurs mums ir retrogrāds no 18. datuma un 18. jūlija. Un arī viņš aicinās pārskatīt kaut kādu sadarbības līgumus, attiecības ar kolēģiem, partneriem, un tur kaut kādas domstarpības, ja ir radušās, tās tagad arī var tātad vēlreiz aktivizēties. Ja kaut kas nav atrisināts bijis, tad vēlreiz pie kaut kādiem jautājumiem būs jāatgriežas un tie būs jāatrisina. Venēra mums ir Dviņos līdz 31. datumam, un tur viņai patīk, viņa ir radoša, viegla enerģija, un tas ir labs laiks sevi reklamēt, sevi parādīt, prezentācijas rīkot, pārdot gan savas idejas, gan savus darbus jau radītus. Un šeit ir labs laiks arī darboties ar bērniem, arī ar viņiem. Tāds radošs enerģijas pieplūdumu var sajust. Un šeit var būt arī tāda viegla, patīkama, romantiska komunikācija ar partneri. Arī Urāns mums ieiet Dviņos, un to viņš dara 7. datumā, un tas ir uz 7 gadiem. Sākas vairāku gadu cikls, kas nesīs tāds būtiski radošus uzliesmojumus, jo Urāns mums ir par sprādzienu, par kaut ko pēkšņi, kas notiek. Un šeit tas var atnest gan pārmaiņas mīlestībā, tie tur var šajā laikā kādam no ūdensviriem būt tādas nepārāk ilgstošas attiecības. Tās var būt arī ļoti radošas attiecības ar bērniem. Šeit arī ir vēlme izlausties brīvībā, šeit ir vēlme iegūt lielāku brīvību, un arī radošās izpausmēs ir vēlme pēc kaut kādiem ļoti ekstravagantiem izgājieniem. Šeit var mainīties arī tātad ģērbšanās stils, labs laiks, tas ir māksliniekiem, kad viņiem tiešām rodas tādi unikāli, ļoti radoši darbi, tādi, kur citur neieraudzīs, tad kāds var izpaust savu radošo potenciāli tādā veidā. Jauns mēnesis mums ir Lavā 24. datumā, un tas ir jauns sākums sadarbībai. Jauns sākums šeit patiešām jūs varat satikt kādu cilvēku, ar kuru jums izveidojas profesionāla partnerība ilgstoši. Šeit var uzrasties kāds labs klients, ar kuru jums ir veiksmīga sadarbība. Un 31. datumā mums Venēra ieiet Vēzī, un viņa aicina uz pasauli skatīties ar mīlestību, līdzcietību un tādu žēlsirdību. To visu jūs varat iemācīties šajā laika periodā. Tātad mēs varam teikt, ka jūlija sākums mums liek kārtot darbus un ikdienas režīmu,
tāpēc mazliet ir jāuzmanās, lai nav pārslodze. Taču tas ir ļoti tāds produktīvs laiks, ka jūs ļoti labi varat strādāt, ļoti labi varat darīt savu darbu, un tas var tikt pamanīts, un jūs varat tikt tātad novērtēti gan no kolēģu, gan no priekšniecības puses. No 23. datuma, kā jau es teicu, tas fokus mainīsies uz tādu sadarbību ar klientiem, ar partneriem, un īpaši svarīgi būs, ar ko tu sadarbojies, kādi līgumi, kādus jūs slēdzat līgumus. Un gribēsies, lai partnerattiecībās ir tāds līdzsvars starp jums un starp cilvēku, kas ir jums pretī. Merkurs, kurš būs retrogrāds, var atnest kaut kādas neskaidrības šajās attiecībās, pārpratumus vai arī kavējumus saistībā ar klientiem. Tāpēc neatstājiet svarīgas lietas uz pēdējo brīdi, jo var gadīties, ka tātad tur kaut kas nojuks, nobruks, jums nāksies labot, un tad jūs varat iekļūt kaut kādā nepatīkamā situācijā, kad klientam, piemēram, kaut kāda lieta nav vai laicīgi aizsūtīta vai izgatavota, vai tātad kāds dokuments aizsūtīts. Tāpēc esiet atvērti, esiet gatavi komunikācijai, esiet gatavi visu labot, mainīt, pārveidot, un tad būs mazāk dažādu pieņēmumu, pārpratumu un nepatīkamu situāciju. To paturiet prātā. Tālāk mums ir attiecību tēma, un šeit ir galvenie aspekti. Venēra mums ir Dviņos līdz pat 31. datumam. Un šeit viņa, kā jau es teicu, ir tāda viegla, gaisīga, rotaļīga un flirta pilna enerģija. Šeit ir ļoti lielas iespējas izveidot attiecības, tādas vieglas attiecības, patīkamas. Es jums arī ieteiktu tātad izmantot šo laiku romantiskām satikšanās reizēm, idejām, dažādām, kā svinēt jūlija vasaras mēnesi romantiski. Un Venēra savienojas ar Urānu 4. datumā, un jums tā ir iespēja pēkšņai satikšanās, iespējai mīlas piedzīvojums, varbūt vienas nakts romāns, kaut kas negaidīts, kaut kas tāds kā zibens no skaidrām debesīm, un tas var būt arī negaidīts apvērsums jau esošajās attiecībās. Partneris jūs var pārsteigt ar kaut ko pilnīgi pēkšņu negaidītu, ar tādu, kas arī liek kaut kādu apvērsumu izdarīt jūsu attiecībās. Un kādam tas var būt pozitīvs, bet kādam tas var būt arī sirdi plosoši un netik patīkams, jo tas mums savienojums tātad dažādi var būt. Un Venēra pēc tam mums veido 6. datumā labus aspektus ar Saturnu un Neptūnu. Ja jūs būsiet noturējušies šajā 4. datumā, tad 6. datumā jums ir visas iespējas izveidot tādas stabilas un emocionāli uzticamas attiecības, tāda stabilitāte pēc šī uzliesmojuma, kas ir bijis mēneša sākumā. Un pēc tam jau pavisam 7. datumā jums vēl jūs var nostiprināt, vēl transformēt, vēl pārveidot. Un ja tur ir veidojas jaunas attiecības tajā 4. datumā, tad šajā 7. tur jau ir ļoti dziļa pievilcība, tur jau ir seksualitāte, tur ir kaislība, tur ir šīs jaunās romantiskās intensitātes lielas šajās attiecībās iespējamas. Tad Venēra mums šajā mēnesī, kā jau tas vasarai pienāka, riktīgi sprīdzina. Venēra veido kvadrātu ar Marsu 23. jūlijā un rada mīlestībā spriedzi. Kaut kāda nesakritība starp jūsu vēlmēm un partnera vēlmēm, šeit ir gaisā virmo konflikti, arī greizsirdība. Tamdēļ esiet saprātīgi, un šeit patiešām ir tāds sarežģīta iespējamība. Ūdens vīram šeit var tātad šis aspekts nejauki nostrādāt. Tamdēļ pacentieties 23. datums, paturiet prātā dienu pirms, dienu pēc, varbūt pat vēl kādu mirklīti. Mēģiniet ar īpašu līdzsvaru, īpašu mīļumu, stabilitāti, tātad saglabāt savās attiecībās. Jauns mēnesis mums ir 24. datumā, un to mēs varam izmantot kā partnerībai sākumu, kaut kam jaunam. Jā, tad jauns romantisks piedzīvojums. Varbūt tā ir arī ar biznesu saistīts kaut kas arī var būt, kur vēl paralēli ir šī romantiskā pieskaņa mums. Un 25. datumā jums atkal jābūt pietiekoši saprātīgiem, jo Saule šeit veido opozīciju ar Plutānu. Tātad attiecību spēks, tad dinamika,
šeit ir iespējama gan manipulācija un varas kaut kāda demonstrējuma un pakļaušana un varmāks un upuru loma, gan arī ļoti dziļa dziedināšana šo aspektu. Ja mēs labi, protams, pārstrādāt šo enerģiju, tad mēs to varam izmantot arī lai ļoti dziļi dziedinātu sevi gan fiziski, gan emocionāli. Un tāpēc mēs varam teikt, ka šī mīlestības joma ūdensvīram ir, un attiecību joma ir centrālā šajā mēnesī. Te ir daudz gan romantikas, gan arī kaut kādas profesionālās partnerības, kur arī nav izslēgta šī romantika. Un tas viss tiek pārskatīts. Te var nākt tieši izšķirties, vai palikt jau esošo attiecību modelī, vai riskēt un iet jaunu ceļu. Retrogrāds Merkurs un šī Plutona opozīcija norāda, ka te ir kaut kāda spriedze, varbūt neatrisināta, kura prasīsies pēc izlaušanās. Bet jūs vienmēr varat izrunāt, jūs vienmēr varat būt atvērti viens otram, un tad jau pēc būtības mums izdodas vienmēr sakārtot kaut kādas lietas. Ja esat vieni, tad esat gatavi šai bezmaz vai tad, ka zibanim no skaidrām debesīm ap 4. līdz 7. jūliju tur ir iespējama kāda cilvēka parādīšanās dzīvē. Un tagad par veselību parunāsim. Galvenie aspekti mums ir tādi, ka Saule mums vēzī līdz 22. jūlijam, un tāpēc mūsu uzmanība apzināti vai neapzināti enerģija liks mums rūpēties par mūsu fizisko ķermeni un par mūsu emocionālo labsajūtu. Tāpēc es jums teiktu, kārtojiet savu dzīves ritmu, patiesi atrodiet laiku paši negaidiet līdz kosmos jūs piespiež, līdz visums jūs piespiež sākt strādāt ar sevi. Parūpējieties paši par savu fizisko un emocionālo labsajūtu. Venēra vēzī no 31. datuma, tad viņa liks jums rūpēties par sirdsapziņu un par maigumu attiecībā uz sevi. Tātad iemācieties būt pret sevi maigi, iemācieties sevi mīlēt, un tā, lai jūsu sirdsapziņa vienmēr ir teiksim tā komfortā, jā, lai jūs neiet pret savu sirdsapziņu, jo tas ir pats svarīgākais, un arī kosmosam tas ir pats svarīgākais. Nevis, ko jūs darat tur ārēji, esat labi vai slikti, bet tieši jūsu sirdis, jūsu sirdsapziņa, tas ir tas, kas interesē kosmosu. Un, ja jūs zinat, ka tur ir maigums un tīrība, tad viss ir kārtībā. Rūpējieties paši par sevi. Pilnmēnesis mums ir mežāzī, un tas priekš ūdensvīra laiks tādai garīgai un emocionālai attīrīšanās reizei. Atlaist pagātnes spiedienu. Tad to arī izmantojiet, ejiet kaut kādās garīgās praksēs, meditācijās, dodieties pie dabas, attīrieties, veiciet attīrošas prakses. Ja zinat paši, tad paši, ja ne, tad meklējiet kādu palīdzīgu roku, kas jums var palīdzēt šajā laika periodā. Tas ir labs laiks, lai attīrītos. Saturns mums ir retrogrāds zivīs no 13. datuma un Neptūns no 4. Un šeit jums atkal aicina pārskatīt jūsu tātad pašvērtējumu, jūsu uztura ieradumus, jūsu vērtību sistēmu. Iespējams, ka šeit kaut kas ir jāsakārto vai jāpārskata jūsu priekšstatos par jums tuvu cilvēku. Arī tā var gadīties, ka arī tas jums ir tātad jāizdara šajā laika periodā. Un, ja vēlaties, varat arī tātad sākt kaut ko krāt, naudu vai kādu kolekciju veidot, arī varat sākt darīt šajā laika periodā vai pārskatīt vai kaut ko pārveidot. Venēra veido tādu savienojumu ar Urānu, un tas var būt pārsteigums tātad nervu sistēmai. 4. datumā esiet piesardzīgāki. Šeit jums ir jāatrod līdzsvars, tad pilnīgs sajūsms, ziniet, kādreiz tās ļoti tās pacēlums, un tad nāk tāds atsiciens un izsīkums. No tā jums mazliet ir jāpiesargājās. Tātad veselība jums jūlijā ir jāuztver ar tādu ikdienas ieradumu prizmu, jo mazāk jums būs hausa, jo labāk, jo vairāk rutīnas, jo labāk.
Ievērojiet ar vienu šo darbu un atpūtas režīmu. Mūsdienu cilvēkiem tas vispār ir ārkārtīgi būtiski, pat neatkarīgi no zodiaka zīmes, to bezmaz vai katram var teikt, ievērojiet darbu un atpūtas režīmu. Ievērojiet darbu un atpūtas režīmu. Daudzi ūdens vīri šomēnes var pārskatīt, kas viņus uztukšo un kas palīdz uzlādēties. Ir sevišķi ap pilnmēnesi dariet to. Ja esat bijis pārāk noguris, tad varbūt pilnmēnesis ir tas īstais brīdis, tad 10. jūlijas, kad ir laiks kaut ko mainīt savā ritmā, kad ir laiks gan atpūsties, gan sakārtot sevi. Un labs laiks, lai dziedinātos, ir arī Venēra Vēzī, tā 31. jūlijas. Tad jums var būt tāda patiešām līdzjūtība pašiem pret sevi, un ar tādu mīlestību jūs paši sevi varat izdziedināt. To arī paturiet prātā. Tātad redziet, ūdensvīram jūlijas ir tāds attiecību un emocionālās patiesības mēnesis. Darba dzīvē svarīgi būs elastība un sadarbība, bet attiecībās gatavība mainīties un būt tātad patiesam. Būt patiesam, tas arī ir šī laika tāds viens no atslēgas vārdiem, jo tas godīgums, ko mums pieprasīs Saturna un Neptūna savienojums nākamajā gadā, un ko mēs jūtam pēc būtības arī visu šo gadu, tātad tas ir par to, ka mēs esam patiesi. Tātad mums turpinās šis pārmaiņu laiks, daudz kas šomēnes mainās, un dažas no pārmaiņām jums var šķist patiešām daža laba dzīvē, patiešām izaicinošas, taču zinām, ka viss ved uz labāku dzīvi, uz saskanīgāku dzīvi. Tāpēc esiet atvērti, esiet gatavi pielāgoties, bet tomēr es jums ieteiktu saglabājiet taisnu mugurkaulu, lai viss jums ir veiksmīgi. Tā, visu labu!